Nekad vēl tik daudz zvaigžņu nav bijis debesīs. Nekad vēl cilvēks tik dziļi nav iekļuvis šajā harmoniskajā, precīzi organizētajā pasaulē, kosmosa līdz atomzīlēm. Šajā pasaulē, kur katra šūna un vissīkākā atoma daļiņa un katrs smadziņu neirons vēl joprojām ir noslēpuma pilns, tāpat kā svešas pilsētas ielas. Pavisam nesen 1974. gada 16. novembrī no pasaules lielākā radioteleskopa Portoriko uz zvaigžņu kompu M13 tika noraidīta pirmā informācija par planētu Zemi un cilvēkiem. Vēstījums bija kodēts ar ģeometriskām figūrām 1679 punktu apjomā. Bet vai adresāts sapratīs mūsu loģiku? Mēs gaidām atbildi no nākamības, bet varbūt tā jāmeklē pagātnē. Ģeometriskais ornaments taču gadsimtiem ilgi mitis tautas daļradē. Lūk, šī Peru mūmija ir 2000 gadus veca, bet tādas pat jostas ar līdzīgu ornamentu lieto arī Igaunijā un Latvijā. Rīgā muzeja fondos glabājas tūkstošiem jostu, kas austas visdažādākos Latvijas nostūros. Te ir arī jostas ar pakāpeniski sarežģītākām ģeometriskām figūrām, kuru kopējais apjoms ir 200 000 punkti. Tāda sarežģītības pakāpe rosina domu, ja nu šie ornamenti ir mūsu senču šifrēts pieraksts, tad ornamentu uzbūvēju un secībai būtu jāpakļaujas loģiski precīzām likumībām. Vispirms veikt formālo analīzi ieprogrammēsim kompjūteru. Un te viens no secinājumiem - visu ornamentu uzbūvē vērojamas kopīgas likumsakarības. 60. aastate keskel tundsin huvi Jaapani kultūri vastu. Ar ornamentu noslēpumiem es saskāros pavisam negaidīti. Pirms 15 gadiem sāku interesēties par Japāņu agrīnā perioda kultūru, īpaši par viņu zīmēm, simboliem, kas apzīmēja gan visvienkāršākos sadzīves iedzienus, gan plašas filozofiskas koncepcijas. Lähtudes eelnevast sai uue piluga ka üle vaadatud Eesti rahvakunstipärand. Un kad es pavisam no cita redzes punkta papētīju igauņu tautas ornamentu, biju pārsteigts par struktūras sarežģītību. Tõeline üllatus tuli aga 76. aasta Vēl vairāk es izbrīnējos, kad Latviju rakstos ieraudzīju lielvārdes jostas ornamentu. Te atklājās viena no pasaules viskomplicētākajām ģeometriskajām ornamentālām sistēmām. Daudzas zīmes jostā man jau bija pazīstams, bet tos salikums vedināja meklēt kopjēgu. Ne jau tiešās vizuālās analoģijās, bet līdzīgos dažādu struktūru uzbūves principos. Biju izpētījis tālo austrumu tēlotais mākslas uzbūves pamatus, kur atsevišķu elementu savstarpējās attiecības atveidoja dabas procesus. Māksla darbs it kā dalījās 2 vai 3 attīstības pakāpēs un 2 aktivitātes daļās – sievišķā un vīrišķā, iedomātā un reālā. Starp citu, šo principu bija apguvuši arī daži Eiropas mākslinieki, piemēram, Jeronīms Boss. Visu procesu mūsu senči centās nevien atainot, bet arī izskaidrot. Lūk, pazīstamās cirka spēles senāks variants. Pirms 3000 gadiem Indijā tas kalpoja kā filozofijas mācību līdzeklis. Spēles lauks bija visuma diagramma. Tam pašam mērķim noderēja arī tālo austrumu talismans, kur rūtiņu vietā bija ģeometriskas zīmes, hieroglīfi. Katrs veidots pēc tiem pašiem principiem kā visa tabula, hieroglīfi saglabāja to pašu filozofisko jēgu, kā tikko redzētās gleznas. Tik sarežģīts ir šis ceļš pie lielvārdas jostas, kurā
Daudzas zīmes izrādās iejaustas kā tie paši simboli, kurus pielietoja plašā teritorijā no Japānas līdz pat Turkmēnijai. Jau toreiz zīmju pamatnozīme bija pazudusi, un daudzi gudrie centās atšifrēt to īsteno jēgu, tāpat kā mēs tagad meklējam atslēgu lielvārdas jostai, kurā var saskatīt līdzīgus elementus un uzbūves principus. Zaudējuši savu pamatnozīmi, daļa simbolu saglabājās piederības zīmēs. Vēl šodien šādas zīmes var atrast Itālijos austrumos, Baltijā. Varbūt tieši šīs latviešu piederības zīmes ir tā atslēga, lai piekļūtu vēl sarežģītākām sistēmām. Japānā ir ticējums, ka šādas zīmes talismani uz rokām pasargā no nelaimes, bet te lūk igauņu cimdi no Muku salas un tādas pašas noslēpumainas zīmes. Līdzīgs princips rakstam uz afrikāņu sievietes vēdera un uz vīriešu sejas. Pāri laikiem un zemēm zīmes vieno mūs un stāsta, piemēram, šī Meksikas tempļa sienas par pasauli glabā 3 informācijas slāņus – ikdienišķo priekšmetisko, ziņas par notikumiem un dabā notiekošo procesu aprakstu. Šo pēdējo izziņu saprast spējuši tikai izredzētie. Vairākas nozīmes vienam simbolam ir sastopams arī senajā ķīniešu I Cin tabulā. Debesis – vīrišķība, zeme – sievišķība un paralēli nozīmes. Debesis – radīšana tēvs, zeme – paklausība māte, ūdens, mēnesis, briesmas, uguns, gaisma, saule un citas nozīmes. Saulei, mēnesim, ugunī un ūdenim mūsu senči piedēvēja maģisku nozīmi. Tā ģeometrisks ornaments jau sen tika pielietots praktiskām vajadzībām. Amerikas indiāņi dzīvoja precīzi izveidotā aplī, kuru pēcāk nosauc par medicīnisko apli, jo, kā rādīja arheoloģiskie izrakumi, šajās apmetnēs dzīvojošie cilts indiāņi nav pazinuši slimības. Kā stāsta leģendas, katram mazulim jau no dzimšanas izvēlējušies savu cilts gudro, jeb filozofisko tēlu. Aizvedis bērnu dabas vidū, izpētījis viņa raksturu un biofiziskās īpašības, indiāņi gudreiz uzzīmēja zēna jeb meitenes simbolu, savdabīgu cilvēka vizītkarti. Pēc šādiem ģērboņiem jaunieši sapazinās, draudzējās ģimenes un visi dzīvoja lielā draudzīgā saimē psiholoģiski saderīgi, un harmoniskiem, garīgi līdzsvarotiem cilvēkiem slimības gāja secē. Ar apļa palīdzību varēja arī vēl tiešāk iedarboties uz cilvēka psihi. Šādas metodes izmanto arī mūsdienu psihiatri. Bet ielūkosimies apļveida formās Ziemeļeiropā, tālajos austrumos un Baltijā. Tolaik bija pārliecināti, ka akmens apļi palīdz nosargāt veselību. Debesis simbolizēja apaļie pī-formas akmeņi. Arī tās saucamajiem kosmiskajiem spoguļiem pamatā bija aplis. Iedziļinoties ornamentu sistēmās bija vieglāk koncentrēties, aktīvs psihi. Šim nolūkam īpaši noderīgs bija mandalas, īpašas ornamentālas gleznas ar aplīti jeb punktu centrā.
Jau tālā senatnē bija zināms, ka cilvēkā slēpjas daudz neatklātu iespēju, un pašizziņas process ir pat nepieciešams, lai ikdienas ar meditācijas palīdzību attīroties, mēs vienmēr būtu gatavi intensīvam radošam darbam. Grafiski pašizziņas process tika attēlots ar vīrišķām un sievišķām zīmēm, un vēl šodien šie personificētie tēli sastopam gan senajos Ziemeļa Eiropas vēstures pieminekļos, gan latviešu ornamentā. Lūk zīmējums uz ciļņas Skotijā, arī Gotlandas salā pirms vikingu laikā, un uz Baltijas tautas sadzīves priekšmetiem. Paljudele on se täiesti ootamatu, et ühendades tavaliset kirjad... Abrīnojam, savienojot igauņu tautiskos cimdus, izveidojas precīza mandalas forma. Nu jau var apgalvot, ka arī lielvārdes jostā viens informācijas slānis ir pašizziņas procesa apzīmējums. Mūsu senči pasauli apzinājās daudz sarežģītāk nekā mēs to iztēlojamies. Visuma attīstību viņi izprata kā nepārtrauktu dinamisku procesu, un šīs lielās laika upes krastos, austrumos un rietumos pasauli novecoja un atzima, pakļaujoties vienotam ritmam, kopējām likumsakarībām. Visuma riņķojums veidojās divu pretēju kustību sadursmē. Tas attēlots Īrijas bronzas reļefā un 4000 gadus vecajā zirnēkļa attēlā Ēģiptē. Pretstatu spēku miedarbību apzīmēja Yin-Yang zīme, kas apļa projekcijā uz laika grafika izskatās kā S-burts. Šīs dinamisko procesu simbols, stilizētas čūskas atveidā sastopams arī lielvārdes jostā. Aušana, tā ir simboliska pasaules radīšana, teica senajā Ēģiptē. Nez vai tautas daļamata meistari ir iedomājusies par šo abrīnojamo rakstu noslēpumiem, kurus saglabājušas paudžu paudzes. Bet viņi turpina tālāk, līdz ar to palīdzot pētīt, šifrēt senču mantojumu, kas latviešiem visbagātāk saglabājies jostās, citām tautām, priekšautos, apmetņos, kreklos. Kāds sakars čuvašu kreklu rakstam, nu kaut vai ar vikingu ornamentu. Te bez vizuālām asociācijām jāievēro arī skaitliskās kombinācijas. Lūk, 2 un 2 elementi attīstības sākumposmus uz jostām talismaniem. Līdzīga sistēma hieroglifā Si, kas apzīmē divkāršo laimi. Šī struktūra izsaka cilvēka harmonisku attīstību visumā, kas radies no hausa. Haus, Tao, pirmatnējais dzīvības stāvoklis, kuru nav bijis iespējams aprakstīt vārdiem, bet var izteikt vizuāli. Tālāk šis process kļūst sarežģītāks. Tao attēls senajā Grieķijā, Nepalā un lielvārdes jostā. Bet cilvēks un visums atrodas vienībā. Varbūt arī tāpēc laimes zīme šovu ir nosacīts visuma modelis. Šovu zīmi pazīst ne tikai austrumos. Lūk, redz zīmējums uz kāda akmens Īrijā. Citās modifikācijās šī zīme ir dzīvības simbols. Te lūk dzīvības zīme lielvārdes jostā. Un arī dzīves ritma formula. Šovu zīme grafiski dalās 4 daļās. Senāk visumu iedomājās 4-daļīgi. Daudzās pasaules tautās šis tēls ar 4 elementiem dzīvoja gadu simtiem un tūkstošiem.
visuma attēls uz lielvārdas jostas. Aplūkojam vēl vienu jostas pamatrakstu, kuru pazīst visdažādākajās zemeslodes daļās. Senatnē šī figūra apzīmēja dzīvības procesa attīstību uz zemes. Līdzīgs ir arī visuma grafiskais modelis. Nu jau mēs pavisam citādi varam apzināties nevien tautas mākslu, bet arī noslēpamainos rakstus uz senajiem rituālajiem priekšmetiem. Te nav tiešas vizuālās analoģijas, lai gan salīdzinot var pamanīt tikpat daudz elementu, tādus pašus uzbūves principus kā zināmā lielvārdas jostas daļā. Mēs dzīvojam pasaulē, par kuru vēl joprojām tik maz zinām. Mēs dzīvojam lietu pasaulē, kuru zīmes saglabājušās no seniem laikiem. Meklējot savādo zīmju, noslēpumaino tabulu un visdažādāko ornamentu struktūrālo jēgu, mēs maz pamazām tuvojamies šifra atslēgai. Šobrīd jau varam pārtulkot daudzu zīmju jēgu uz jostām un varam sākt mēģināt saprast arī kopējo nozīmi. Manuprāt, ornamenti stāsta par visuma attīstības procesiem. Šī lielvārdas josta parāda dzīvības rašanos. Sākumā iezīmējas pirmotnējās enerģijas simboli. Process ieslēdzies sevī. Tepat arī divi pirmotnējie mitoloģiskie spēki. Ning siin kohtame kahte loodust domineerivat mütoloogilist algjõudu. Nüüd tālāk process konkretizējas, taos stāvoklis, taos un matērijas simboli, kas sagriežas apusējā kustībā. Pēc tam seko dzīvības rašanās, cilvēks simbols, 3 elementi plus vēl 3, enerģijas spirāli, kuras vidū 11 zvaigznītes, saules iritātes cikls. Un beidzot kosmiskās harmonijas stāvoklis. Protams, šis skaidrojums ir tikai hipotēze, bet pati meklējuma gaita taču vēlreiz apstiprina daudzu pasaules tautu kopību, un šoreiz pierādījums īpašā kamolā palīdzēja sasiet lielvārdes josta.